Kas ir galvenais tāds iemesls vai motivācija, kādēļ jūs gribējāt vai vēlties norealizēt jaunu soli? Pirmais noteikti solis bija, kāpēc mēs vispār sākām par to domāt, bija savienot šo nakšņošanas sadaļu ar Booking, lai tas ir pieejams mājaslapā, lai mājaslapā ir pieejams šis norēķins, lai cilvēka darbu samazinātu. Tad mēs sapratām, ka mūsu esošā mājaslapa nespēja panest to, ka mums tik un tā ir jātaisa jauna, un tā arī līdz šim esam nonākuši. Man arī nepatīk tas vizuālais bišķiņ, ka tu esi tajos rāmjos iekšā, un kad es redzu, ka man ir ļoti labi daudz cilvēki, kā apmeklē mūsu mājaslapu, bet viņi neveic to pieprasījumu. Tad es neesmu viņus pārliecinājusi pietiekami. Un man liekas, ar to labu visu smukām bildēm, visu pareizi tekstu un pareizajās vietās, un viss tas pareizi, ja būs salikts, man būs daudz vieglāk taisīt arī reklāmas un virzītos cilvēks, lai viņi veic to pieprasījumu. Vai cauri, un tu ieraugi, tev sajūta, cik smuka vieta, tu uzklikšķini tālāk, viss ir tik viegli, uzklikšķini, es jau varu rezervēt savu īsto nakti, un viss notiek. Par to manuālo darbu, kas ir tās lietas, kuras jums visvairāk paprasa to manuālo šobrīd? Šobrīd liela daļa arī, kas ienāk rezervācijas, mēs telefoniski sazināmies, precizējam, arī izrakstam rēķinu, bet ja cilvēks ir, viņš maksājumu var veikt jau tiešsaistē, tas mums daļa no rēķina izrakstīšanas, kas arī uzreiz ir cilvēka darbs iekšā, kas to sadaļas atvieglos. Bet šobrīd galvenais atrasināt, lai šis te namiņu pieejamības, rezervēšanas, apmaksas rēķini ir maksimāli automatizēts, ja? Jā.